Tā, trenējamies tālāk, griežam nākošo persiku. Principā jau šie visi pagājuši gadu tika apgriezti. Jau arī krūzes formā, lai zārē iet katrs uz savu pusi un vidus ir brīvs. Bet, nu, šogad te atkal ir tāds krietnas pieaugums jau. Principā noņemam nost, kas te apakšā ir nevajadzīgs zars, pa daudz zems, kas ir. Tas te nav vajadzīgs. Bet, nu, tā kā ir tikai 4 lielākie zari, tad šo otru mēs te atstāsim lejā. Šito piegriežam tā, lai kāds persiks te vēl ir. Un viss, kas iet uz vidu, to kniebjam ārā. Lai nav pa daudz noēnojums. Un šito arī nogriežam uz ārējo pumpuru, lai iet uz malām. Šo atstāsim te, lai daži persiki mums ir vēl. Tas pa biezu, to ņemam ārā. Arī sausos galiņus kniebjam nost. Kaut kā tā. Tā, te ir pagājuši gadu ticis nogriezts. Poigais pieaugums šitais. Tāpēc vidu ņemsim atkal ārā. Un atstāsim uz ārējo zāru, lai te iet uz āru. Šis arī smugs zariņš te uz sānu. Griezīsim šitā, noīsināsim. Un te tā kā, nu, atstāsim šito rezervē. Varbūt kādreiz vajadzēs kaut ko atjaunot. Atstāsim te uz ārējo arī. Un šito atstāsim te uz ārējo zariņu. Pārējos pieīsinam. Un to, kas uz vidu, to griežam ārā. Kas uz vidu, to griežam ārā. Šis tāds svaigs, diezgan stingrs zars. Atstāsim dažas persikas, lai šogad noražo. Tā. Kas te pa daudz sīks, to ņemam ārā. Šito te. Šito arī ņemam ārā. Kaut gan atstājam te varbūt kādu persiku, lai ir. Šis pa daudz džunglīgs. Arī atstāsim vienu mazu īsu zariņu, lai ražo. Tā tad. Kas uz vidu griežam ārā, lai saulains. Kas uz vidu griežam ārā. Kas uz vidu iet, griežam ārā. Un te iet mums smuki uz malu. Tālāk. Atstāsim tomēr atkal rezervīti, man liekas. Griezīsim viņu uz šito nost, lai iet uz ārpusi. Un to, kas te stāvs, to ņemam nost, kas uz vidu nost. Te noīsinam, lai ir kāds persiks, un šo atstāsim arī uz ārējo, lai šitas ir švaks zariņš, to nost nebūs, un šitas skaisti attiet arī uz ārpusi. Noīsinam uz ārējo pumpuriņu, lai viņš iet uz ārpusi. Šito noīsinam, arī būs kāds persiks. Kas uz iekšu to nost, sīks pa daudz, švaks nost. Šitā var būt kāds persiks, noīsinam. Tā, un šeit vispirms ņemam tos nost, kas uz vidu. Kas sabiezina vainagu, ņemam nost. Šitas arī ir pa biezu. Te var redzēt pagājuši gadu griezt izaudzes arī skaisti uz ārpusi. Es domāju, ka mēs atstāsim. Tā, interesants tad tāds zariņš. Šito stingro mēs, man liekas, arī atstāsim. Nogriezīsim te uz ārpusi, lai iet. Bet šito centrālo ņemsim ārā. Tā, šo īsināsim, lai te kāds persiks paliek vēl. Jā, nesmuki sanāca. Tā, kas te mums ir? Šitie arī atstāsim dažas persikas. Šis būs pa biezu mazu ņemam ārā. Šis pa biezu ņemam ārā. Šeit atstāsim dažas persikas. Un šito skaisti uz ārējo zaru īsināsim šeit te nost. Un pārējos zariņus apīsinam tur vēl dzīs, un kāds būs arī persiks. Šis pa biezu.
Šeit daži persiki atstājam. Hops, un te uz ārējo pumpuru oknebiem, un šeit arī uz ārējo pumpuru. Hop, tā. Tad mums palicis tā, te viens sīks, to nost. Tā, kas te viens iet pa daudz stāvu augšā, tas nav vajadzīgs stāvs. Tā, šito īsinām arī uz ārējo pumpuru. Šito arī uz ārējo pumpuru, nesmuki, šitien uz ārējo. Tā, un tā, uz iekšējos uz ariņus nost, tā, kas uz āru skaisti īsinam uz ārējo pumpuru. Un šeit galotnīti laižam atkal uz ārpusi. Un šeit atstāsim dažus persikus. Noīsinam un tā, to īsāk un šo uz ārējo pumpuru. Tālūk. Atkal gatavs.